Lai var pārskatīt visi tarifi, ir nepieciešām vismaz to 450 miljonu eiro. Un šis ir tas jautājums. Šodien komisijā pie Bērziņkunga jūs teicāt, ka ir tarifi, ko var samazināt. 77% no revīzijas izlasē iekļautajiem tarifiem bija tādi, kurus būtu pamats pazemināt. Atlikušie procenti ir tādi, kurus vajadzētu paaugstināt. Līdz ar to, ko mēs nevaram nofinansēt no nepietiekamiem tarifiem, mēs paņemam no pārmērīgi pārmaksā. Jūs sakat, nevajag 450 tur? Mēs sakam, ka tarifu sistēma ir jāsakārto pēc būtības viss kopumā, jo šobrīd ieliekot vienas manipulācijas tarifā lielāku finansējumu, mēs nemaksāsim par to manipulāciju, kurai mēs šo naudu caur kuru mēs šo naudu maksājam. Visa šī sistēma, viņi ir izdomāta. Lielākā daļa no tarifa ir darba samaksa. Un darba samaksa nozīmē, ka ir izrēķināts, cik šai manipulācijai, vidēji medicīnas personālam būtu jāatvēl laiks darbam ar pacientu, un tas neatbilst praksē, jo, kā mēs redzam, viens ārsts vienā stundā var izpildīt daudz vairāk manipulācijas. Viņš var apvienot 3 un 4 darba vietas. Līdz ar to viss šī sistēma ir izdomāta formula, viņa vispār neatbilst reālajai dzīvei. Un ja mēs turpināsim tur kaut ko pārēķināt vai palielināt, tā sistēma paliks tikpat netaisnīga. Kādu mēs pārēķinātu uz augšu vai uz leju tarifu, tas balans ir arī privātais sektors. Bērnu slimnīcas tāds konkrēti ultrasonogrāfijas tarifs bija apmēram 10 eiro, zem 10. Un privātā sektora cena par šo izmeklējumu bija no 50–70 eiro. Un ārsta daļa, kā likums, ir konkrētais procents no šī izmeklējuma. Tad ar kādu summu mēs varam konkurēt, lai tas cilvēks strādātu publiskajā sektorā?